Labdien! Šodien mums ir tikšanās saistībā ar darbīgām kopienām Latgalē un runājamies par dažādām tēmām saistībā ar drošību. Un šodienas tēma mums ir drošība tiekoties ar meža dzīvniekiem. Pēdējos gados arvien biežāk izskan par vilku nodarītiem postījumiem aitu ganāmpulkiem. Lapsas ir okupējušas vistu saimniecības, sēņojot var sastapt tāļņus. Un parasti dzīvnieki izvairās no tikšanās ar cilvēkiem, bet ko īsti darīt tiekoties aci pret aci? Par šiem un citiem jautājumiem mums pastāstīs mednieku kluba Murmastiene mednieks Viesturs Arklons. Labdien, Viestur! Sveiciens visiem, jā. Sveiciens Jolanta, sveiciens tiem, kas ir pieslēgušies, un arī, protams, tie, kas noskatīsies ierakstu, pēc tam būs pieejams. Liels gods, ka mani uzaicināja. Jā, patiesībā man ir tā, ka es medīju kaut kur 10 gadus, bet visu savu dzīvi esmu pavadījis laukos, lasot dzērvenes, jā, un ejot sēnēs, un esmu roku rokā bijis kopā ar dabu. Tad es no tādām, no savas pieredzes, no mednieka acu skata, tad centīšos šajā laikā izstāstīt, kas tad ir aktuāls ar tiem visiem bīstamiem meža zvēriem, vai tik tiešām viņi ir tik ļoti bīstami. Jā, varbūt es izstāstīšu nelielu intro par tevi. Varakļānu pilī vēl šobrīd ir skatāma meža dzīvnieku trofeju izstāde. Un bija TV sižets, kur Viesturs bija galvenais runātājs, un tad es saņēmos drosmi, sameklēju kontaktus un uzaicināju Viesturu mums pastāstīt par savu pieredzi par dzīvniekiem. Liels paldies, jā, tā man nesanāca tagad ar skaļāko balsi, var daudz padziedāt, un tad arī daudz, kur arī kaut kas jāstāst un jārunā. Bet, domājot par šo te visu, man ļoti patīk tāds citāts no Imanta Ziedoņa, viņam bija tāda mazīs filma par personību vai pašportretu locījumos. Un tad tāds ļoti skaists citāts, kas man tik ļoti patīk, kas iedvesmo, man liekas, visus medniekus un par to, kā jāuzvedās mežā, ir tas, ka mežā es iemācījos redzēt mazas pat nemanāmas kustības, mežā es iemācījos, cik daba ir pilnīgi un inteliģenta, cik zieds ir inteliģents, cik skuja ir inteliģenta, un mežā es labāk saprotu cilvēkus. Mežā es arī iemācījos elpot, kā cilvēkam pieklājās. Un patiesībā ir tā, ka, sevišķi medniekiem, arī, protams, tie, kas iet varbūt sēnēs, ogās, ir ļoti, dzīves cikli varbūt mainās, esot mežā. Piemēram, medniekam ir ļoti svarīgs viss medību kalendārs, protams. Reizēm ir tā, ka negribās tik daudz medīt un vienkārši būt tajā dabā, un tad tu vienmēr skaties, kad kuram dzīvniekam ir riesta laiks, kad kuram dzīvniekam ir mazuļi, sevišķi vēl ir medības suņi, kas ir dzinējmedībām paredzēti, tad tu domā, lai viņi tur neskrēja apkārt un netraucē tiem meža zvēriem dzīvot. Tā kā mežs ir tāda ļoti laba lieta, kas uzlādē un kas arī kaut kādā ziņā iedod nedaudz savādu kalendāru, nekā tikai darbs mājas, bet arī visas pārējās notikumus. Visbeidzot, protams, ka Latvijas lielākais resurs ir mežs. Meža apsaimniekošana arī tāpat meža zvēri arī ir meža resurss. Protams, tā lielākā tēma, ko mēs vienmēr dzirdam, un arī īstenībā mans darbs saistīts ar nakts optiku tirgošanu, ir mums ļoti daudz klienti atnes visādas video, kas ir safilmēti, kad ir pamanāmi lāči. Un patiesībā tie lāči ir ļoti daudz. Manā skatījumā, es atceros, kad es gāju skolā, tad mums mācīja, kad Latvijā ir daži lāči, kas ieklīst no Krievijas, bet lācis Latvijā neuzturās. Tad var pateikt, ka šobrīd, manuprāt, ja klausās speciālistu viedokļus, tie varētu būt kaut kur tuvu 180 lāči, un ļoti iespējams, ka tā arī ir. Jo šobrīd nav nekādi, ir konkrētas vietas, kur meža kamerās tas lācis nāk ļoti bieži un mitinās konkrētā meža masīvā. Bet tā, ja apskatās pasaules mērogu, tad aptuveni 200 000 brūnie lāči ir visvairāk min, ka tie ir Krievijā. Krievijā ar citu ļoti lielu medību slodzi tieši uz lāčiem ir gan ASV, Kanādā un Skandināvijā. Tad te iet runa tikai par brūniem lāčiem. Brūniem lāčiem ļoti daudz pasakas, sākot ar grizlī lāčiem un visiem pārējiem. Un arī brūnais lācis patiesībā, kā min pasaules pētnieki, ir nedaudz arī sarūkoša suga. Jā, ir vietas, kur viņš vairs nav sastopams. Britu salās, Francijā, Spānijā, pat arī Meksikā.
1970. gadā pēdējais lācis ir ticis nomedīts, un vairāk viņi nav manīti. Latvijā arī agrākos laikos lāči esot bijuši, bet ņemot vērā to, ka Latvijā gadsimtu maiņā no 19. līdz 20. gadsimtu bija ļoti liels cilvēku blīvums un visi līda līdumus, izcirta mežus, un tad Latvijas teritorija arī lāči izzuda. Ko nevar teikt noteikti par šo brīdējo situāciju, jo visu laiku visi tā taustījās, jo no 2011. gadiem visu laiku nevarēja saprast, ja lāči tad atnāk pie mums baroties vai nē. Tad šobrīd ir ļoti skaidri pierādījumi tam, kad konkrēti medību kolektīvi, kas liek kameras un barotavas lāči, pa laikam apciemo un arī konstatē to, kad ir lāču mammas ar mazajiem lācēniem. Zinu, kad pie Lubānas bija tagad rekords, kad vienai lāču mammai bija 3 mazie lācēni. Un, jāsaka tā, ka cilvēkiem jāņem piemērs, ko es gribu visu aicināt arī, lai latviešiem ir tik labas ģimenes, lai mēs tikpat labi vērojamies un dzīvojam kā lāči Latvijā. Lāčiem noteikti Latvijā būs savādāka uzvedība nekā citās valstīs. Kāpēc? Tāpēc, kad lācis nav medījums Latvijā. Un ja tas lācis izdzīvo Latvijā visu savu pilno dzīves ciklu un nav sastapis tā kā briesmas no cilvēka, tas nozīmē, ka viņš būs drošāks. Piemēram, tagad gada sākumā bija viens tāds interesants video no Vācijas. Vācijā gan saistībā ar vilkiem. Vācijā vilks nedrīkst medīt. Viņus aizsargāja, un tad tie vilki arī kļūst pārdroši. Un bija viens tāds sižets, kur dāma iet ar labradoru pastaigāties, un tie vilki izdomā to labradoru nolenkt un apēst, un viņiem nav nekāda respekta pret cilvēku. Un tas nozīmē, ka tādiem lāčiem arī Latvijā, ja viņus nemedīs, tad viņi pret cilvēku būs noteikti droši. Bija arī viens no Alūksnes puses gadus atpakaļ, kur lāči nekautrējoties atnāk dārzā, pakāpelē kokos, pēda ābolus, bļaustās, un tur pat esot aicināt mednieku, lai šo gaisā, bet viņi tā kā ļoti nav reaģējuši uz to. Tātad no lāča kokā nenoslēpsies, vai ne? Tas gan, jā. Lācim, tur grizlijiem laikam esot 11 cm garumā, pat 15 cm gari nagi, bet es domāju, ka lācim kaut vai viņš varētu būt 2 reizes mazāks, tad, ja pie 7-10 cm gara nagi ir, tad ar tādiem nagiem var uzkāpt ļoti ātri kokos. Tā. Jā, un tad, lāči, principā, ir ļoti daudz tiešām. Ja pasakot tādos mednieku fórumos, mednieku grupās atrodas, tad es teikšu, katru otro dienu kādu mums kamera atnāk lācis. Tā varētu būt tas klāts klejo, bet viņi ir gana daudz, un principā vairāk novērojami ir Austrum Latvijā, tā teikt. Tas pie mums Latgalē? Jā, no Dienvidu Latgales beidzot ar Alūksni augšu, un tā kā. Cik tālu klejo lācis viens? Grūti pateikt. Man liekas, ka tie pieņēmumi, tur varbūt var jautāt Silvas pētniekiem. Silvai ļoti tagad interesanti pētījumi ir par lielajiem plēsējiem. Viņi piedalās Vispasaules dabas fonda tādā pētījumā un cenšas izsekot, liek visādas viltības ar tādiem apmatojumu ķērājiem, akotu ķērājiem, pēc tam liek DNS, lai saprastu, no kurienes tas lācis ir. Un drīzāk tur būtu viņiem jājautā, jo viņiem būtu tādi konkrēti jau praksē pierādāmi dati, bet man šķiet, ka lācis kā jebkurš zvērs vienkārši atrodas tur, kur viņam kaut kas garšīgs ir. Ja? Teiksim, ja tādu steiču rezervātā ir daudz ogas, ja? Ap Lubānas ezeru ir ļoti liela puru masīva, un tur ir daudz ogas, ko ēst, ir kaut kādas meža ābeles, turpat arī ir aļņi ar aļņu teļiem, ko var noplēst, tad noteikti viņam nav baigā vēlēšanās, ir ļoti liels tāls gabals. Droši vien, ka savādāk ir riesta laikā, kad migrē ļoti zvēri, bet tas jau nav tikai lāčiem, bet arī tādiem pašiem aļņiem, ka viņi var nostaigāt 10 kilometru, lai sajauktos un būtu labāk pēcnācēji. Tā kā tā, bet, lācis jau ir, vienreiz arī bija tāds interesants gadījums no Dienvidu Kurzemes, kad tika izskalots jūras krastā, un tas lācis bija izdomājis no Igaunijas salām, acīm redzot, atdoties uz Latviju, un pa ceļam spēku pietrūka, un viņi izskaloja ārā. Tie veitām brauca, ja? Jā, kas viņam galvā grūti pateikt, un tā kā ļoti iespējams, ka viņš mēro liels gabals, bet, es domāju, ja ir lāča mammai lāči jābaro, viņa zina teritoriju, zina, kas ir garšīgs, varbūt arī viņa tik ļoti... Pamatā lāči gaļēdāja, vai ne? Un Nē, cik es saprotu, cik mēs esam pētījuši,
Nu, sanāk, ka viņam tomēr ap 70%, 80% ir augvalsts produktu uzturā, vismaz tiem lāčiem, kas pie mums ir, bet, nu, šad tad viņam vajag arī gaļu. Nu, un to gaļu viņam vajag visvairāk tad, kad viņš pamostās pavasarī, un tad, kad viņam vajag uzņemt ļoti daudz uzturvielas, un tad viņi izvēlās gaļu. Ap Lubānu, cik es esmu runājis tur ar Lubānas medniekiem un kolektīviem, tur ir tā, ka jā, tur tā viena lāča mamma, kas dzīvo visu laiku, vairākas reizes redzēta, tur Indrānos post arī katru pavasari tieši bišu dravas. Un tad, jā, viņiem šķiet, ka, teiksim, aņu teļi pazūdi šobrīd vairāk. Nu, tā viņi aptuveni zina to viņu medības slodzi, jā. Ar vilkiem es zinu, ka viņi veiksmīgi arī tiek galā, bet, nu, tas nozīmē, ka salnis to mazo aņu teļu paņem nost, un tas viņam ir garšīgs saldais ēdiens. Tā kā tā. Bet, nu jā, tas ir arī ne tikai zaļņiem, ir kaut kur arī atzīmes par to, kad mājlopiem viņi uzbruk, dekšāreiz bija tas gadījums, vai ne? Ir kaut kāda cīkāka informācija? Visaplosīti teļi no lāčiem, neskaitot to, ka katru rudeni aitām uzbruka vilki, vēl arī citi dzīvnieki parādījušies, kas apdraud un kas var ienākt arī mums mājās pagalmā, tā kā tu iestur stāstīji. Tad ko darīt sastopoties? Galvenais jautājums. Nu jā. Nu jā, īstenībā Lielvārdas pusē, man liekas, arī bija tas, ka 4 gadus atpakaļ, un tad tur brauca no arī mežsargi skatīties, un ļoti grūti bija saprast, vai tas ir lācis, kā tas taču noplēsts arī gaļas logs bija sabojāts. Nu jā, tad mēs jau pieskārāmies par to, ko lācis ēd, ja, un arī ko viņš medī no lielajiem pārnaģiem. Lācim ir ļoti garšo maita. Un tagad arī man viens mednieks stāstīja par to, kad viņš jūt, kad kaut kas ļoti smird mežā, jā, un redz lāča liecības, un ka viņš kaut ko noplēsis un noglabājis. Ir tā kā maita arī viņam šķiet ļoti garšīgs. Fermentēta gaļa? Jā, droši vien, jā, kaut kas viņam tur. Un arī, protams, ir komercmedības, teiksim, Igaunijā daudz latvieši, kas grib nomedīt lāci par nelielu, bet taisnīgu samaksu to var izdarīt, un tad arī, un tāpatām, ka kādreiz varēja braukt uz Krieviju, tad maitu kaut kur noglabā, un tad pie tās maitas tas lācis nāk skatīties, kas tad viņam ir tur garšīgs. Tā, nu jā, par riesta laiku var pieminēt, ka riesta laiks vasaras pirmajā pusē, es neesmu dabā viņu novērojis, neesmu sadzirdējis un tā tālāk, tas būtu ļoti interesanti, kā tad tas izpaužās un kā lāči uzvedās, lāči kaujas tādas kā Yellowstonā, Amerikā vai Aļaskā, noteikti to pagaidām Latvijā neviens nav nofilmējis, bet, visādīgi var gadīties, ka kaut kad tādi arī kadri pie mums pienāks. Jā, tad... Varbūt klausītājiem, kas mums klātesoši varam atkārtināt, ka droši uzdot var arī jautājumus sarunas laikā, kad var iesaistīties. Jā, un iesaistīties diskusijā, ja ir kaut kādi arī stāsti vai kaut kas ir pamanīts, tad droši dalamies un stāstam. Jā, es atceros, kad es tā kā pirmo lāča liecību pamanīju, pirms kādiem gadiem 6, man uzaicināja Ērgļu pusē sargāt laukus, kur bija iesētas pupas un rukšu invāzija, tad bija ļoti liela tieši tajā teritorijā. Un man tāds mazs sunīts jakterieris, kas vienmēr paklausīgs, es vienmēr viņu ņemu līdzi. Un man tur tas mednieks vietēji saka, noliec te mašīnu 3 kilometru pāriet, tur tādām pamestām mājām, caur pauguriņu uz leju uz augšu, un tur būs tāds tornīts, stāvtornīts, kaut kur 1,50 m no zemes, un es eju un skatos lāča pēdas, ja. Tā, un tad tu sāc domāt, ko tagad darīt. Mazais suns ir, tie mazie jakterieri, viņi drausmīgi indīgi, ar visiem gatavi izkauties, vienalga kāds izmēra pretinieks ir, ja. Un tas jau aizsardība ir. Tornī, un es domāju, ja tas lācis nāks, un tiešām svaiga pēda. Ja lācis nāks, ko es darīšu, ja? Tā kā jā. Jā, tad medību žurnālam arī ļoti laba publikācija, bija ar ieteikumi par to, kā tad rīkoties, ja tu sastop lāci. Un viss nepareizākā lieta, ko var darīt, tas ir censties aizmukt, ja? Vai censties uzkāpt kopā. Kokā, jo tas ir kā jebkuram plēsējam, arī tāpatām tie, kas dzīvo laukos, ir sevišķi 90. gados, kā es, kas brauc daudz ar riteni, kaut kur apkārt. Visragākais ir, ja tu no suņa centies aizmukt, tad viņš saprot, ka tu esi padavies un tev ir jāpanāk un obligāti jāiekož. Un tad ar lāci ir tieši tāpatām, ieslēdzās medību instinkts, ja? Tad no viņa kaut kas mūk, un viņš tad viņu grib noteikti noķert.
Un lāču ātrumi ir iespaidīgi, ja? 60 km/h pat vairāk var būt, ja? Un arī tāpatām attiecībā uz kāpšanu kokos. Lācis var kokā uzkāpt skrienot bez apstājas, un cilvēks ar šādu ātrumu nevar sacensties. Vēl viena svarīga lieta ir, tas jebkurā, arī tūciņā, ar jebkuru dzīvnieku saskaroties, nevajag skatīties acīs. It sevišķi, teiksim, ja iet runa par suņu psiholoģiju, ja sunim skatās acīs, suns saprot to, kad tu esi agresīvs, kad tu esi gatavs cīņai, ja? Bet savukārt, ja tev ir skatiens novērsts uz malu, tas nozīmē, ka tu esi draudzīgs un tev nav vajadzīgs nekāds kontakts. Un, teiksim, ar lāčiem būs tieši tāpatām, un vēl viena lieta ir, piemēram, tik cik es esmu sastapies ar kaut kādiem plēsējiem, agresīviem suņiem, viņi uzreiz sajūt tavas bailes. Ja? Cilvēks kā tāds, ja viņš kaut ko ierauga netipisku, protams, tur nebūs mednieks, varbūt apbruņots ar pusautomātisko ieroci un ar kaut kādu mačeti pie sāniem, un tev nav nekāda ieroča, ko aizstāvēties. Ja? Noteikti cilvēks būs nobijies, un šādas bailes sajūtot noteikti lācis uzbruks. Vēl viena svarīgā lieta ir tā, nekad neļaut sajust, ka tu esi kritis panikā un nezinu, ko darīt. Ja, tad vēsu prātu, lai cik tas grūti nebūtu, ja, neveidojam acis kontaktu un lēnām atkāpjamies. Un visbeidzot... Muguru nepagriežam, vai ne? Jā, nekādā gadījumā lēnām atkāpjamies. Lācis ir tāpatām ieraudzījis tevi, lai tas ir Eiropas lielākais plēsējs. Paskatoties, jebkādas tur, nezinu, video, kā lācis uzvedās, ja viņš satiek vilkus vai kaut kādas vēl mazākas plēsējas. Neviens negrib iet uz kontaktu, ja tas nav galēji nepieciešams, jo nav nepieciešams savienojumi, un visi grib, tā teikt, dzīvot mierīgi, ja nav konflikts arī tāpat no lāča viedokļa nebūtu nepieciešams. Jā, un patiesībā, ja skatās, īsumā vislabākā lieta, ja zina, ka tajā meža masīvā lāči ir iegādāties speciālu aerosolu. Latvijā es zinu, ka tagad ar internetā viņi ir nopērkami, papētīt cenas, kaut kur ap 30 eiro viņi maksā, diezgan varbūt liels ieguldījums, bet tas balons iespaidīgā izmērā, jo tur acīm redzot, bišķiņ vairāk vajag nekā cilvēkam iepūst acīs, bet īstenībā tā ir tā lieta, kas noteikti tevi aizsargās. Meklēju arī internetā, kur ir kaut kādi gadījumi, kad tas aerosols nav palīdzējis. Montānas štatā, Amerikā bija viens tāds gadījums, kur bija lācis tāpatām uzbrucis virsū, bet, protams, tas ir grizlijs, un tur kā jauku amerikāņi ar melno lāci var cīnīties, grizlijiem tikai padoties, ja, tur tas ir pārspēks un ar to nevar tikt galā. Es pieļauju, ka Latvijas brūnais lācis noteikti nav tik ļoti agresīvs, ja, un tur arī vienmēr ir tāda psiholoģiskais moments, manā skatījumā arī tāpatām kā arī cilvēkiem varbūt, ja, suņiem, arī lāčiem, tad, kad tev nav izdalījies ļoti liels adrenalīns, ja, tagad tu vēl domā, vai to cīņu uzsākt, tad noteikti tāds gāzes balons tevi var sastapt pēc rekomendācijām. Šo gāzi izmanto, nelaižot dzīvnieku tuvāk pa 5 metriem. Tas tā kā aizsardzībai, tā kā asaru gāzi izmanto. Tieši tā, jā. Un es domāju, ka varbūt tad, kad tā gāze neiedarbojas, tas vienmēr izdalījies adrenalīns. Līdzīgi tā kā medībās bieži gadās tā, ka medību suņi sakaujās, ja, kamēr viņi turi pavadā, kamēr viņš apostās un jūt, ka tas kontakts būs, tu viņu var nomierināt. Tad, kad jau tiem suņiem ir aizvēries tā, ka viņas vairāk nekas nevar nomierināt, ja, tad ir ļoti, ļoti bīstami, varbūt pat šķirt ārā ar rokām, jo iekodīs tev, ja, un ar lāčiem ļoti iespējams arī tāpatām. Līdz, ko viņš nāk tevi ielenkt, saprast, kas tu tāds esi, un ja tu izpūto gāzi, noteikti, ka viņš pieņems to kā tādu draudu, vai tas ir kaut kas ļoti smacīgs, ko viņš acis asaro, tur nav ko darīt. Ja? Līdz, ko tas jau ir kaut kāds konflikts fizisks un adrenalīns ir izdalījies, un tas lācis tad varētu būt, ka viņu grūtāk ir apturēt. Tā kā tas ir noteikti ieteikums, es domāju, lai Latvijā arī nebūtu. Latvijā sarcīt ir gadījumi, ja, balvu pusē, ja, mežā strādāja cilvēks un netīšām lāci sastapa, nemanot un iekoda zābakā viņam no kā lācis aizmuka un aizlaidās projām. Vai tāpatām tas ir kontakts,
tālāk es parādīšu arī vienu video, kur tagad nesen bija Alūksne pusēm. Lācis sastapies, cilvēks sastapies ar lāci. Nu tā. Nu, būtībā, ja lācis dzirdēs, ka nāk cilvēks trokšņaini, viņš jau pats muks projām. Tas ir tāds izņēmuma gadījums, viņš stājas aci pret aci. Vispār, man ir vienīgais meža dzīvnieks, no kā es esmu mucis projām, tas ir aņģegovs. Mazu aizstāvēja, vai ne? Jā, un tāpēc, ka, kā var it sevišķi mednieks sastapt aņģegovu, tad, kad iet jūnijā uz Jāņu buku saucamo, mēs kolektīvi ar tāpatām esam norunājuši, ka tad medījam selektīvi bukus, kas varbūt ir kaut kādām nobīdēm, lai viņi vairāk nevairotos, nejauktu populāciju, ejam mēs bukos. Un tad bieži vien tajās pļavās var sastapt aņģegovi. Un arī tas laikam bija kaut kāds 8 gadus atpakaļ. Nomedīju buku veiksmīgi, es domāju, vai kur ir alnis, jāpiet bišķiņ tuvāk, jāapskatās, varbūt tas ir būlis, varbūt kaut kādi interesanti ragi, kaut ko varēs nofotografēt, un tā bija aņģegovs, un tad tā sanāca, ka diezgan pamukt projām, jo viņi nāca mani nobradāt. Nu, viss veiksmīgi, ja mēs tevi šodien redzam. Viss veiksmīgi, jā, bet īstenībā alnis ir bīstams, jo tāpēc, kad ir, gadus vairāks, man liekas, atpakaļ bija gadījums, kad ar savainotu alni gāja, tā kā, nomedīt līdz galam, tad bija tā, kad bija, man liekas, kaula lūzums arī, tam alnim ir tāds viens spēriens, un tas cilvēka kauls mierīgi kāja var salost, un tā kā arī diezgan bīstam. Un kāpēc es to visu sāku stāstīt, tad arī lāču mammai noteikti, ja ir mazie lācēni, var apskatīties ļoti daudz video ir no Amerikas, kur dēļ maziem lācēniem viņi gatavi kauties ar visu, ar lielajiem lāčiem, un viņi aizsargā mazos. Un noteikti tas droši vien, kad tagad varbūt vasarā tie mazie lācēni paaugušies, nav tik bīstami, bet pavasarī, ja tādi ragu meklētāji Kurzemē ir ļoti populāri, kas stalbriežu ragus iet meklēt, tad, ja satiek tādu lāču mammu, tad droši vien, ka tas ir tāda bīstama situācija. Vēl, protams, arī tāpatām, jebkurš dzīvnieks, ja viņš ir paslēpis barību, lācis kā lielākais, stiprākais noteikti arī tāpatām, būs dusmīgs ļoti, ja kāds atnāks, un viņš pirmais, ko domās, kad tas cilvēks atnāca sapēst viņu tur garšīgo kārumu. Vēl viena īstenībā ļoti svarīga lieta, par ko mēs mednieki ļoti cīnāmies un ļoti negatīvi izturamies pret cilvēkiem, kas baro savvaļas dzīvniekus. Un īstenībā tā ir ļoti bīstama lieta un tendence. Bieži vien ir tagad arī viens Latvijā video tāds, kur piebrauc, atver logu, parunā ar lāci, paldies Dievam nebaro, bet Krievijā tas ļoti populāri, vai lācītis, man desmaizīte, un es iedošu lācim pagaršot, kas man tad ir garšīgs, lai tad viņam tiek. Un kas notiek? Aiziet sēņot, tante, onkulīts vai vienalga kas. Un arī viņam desa prasa, viņam līdz desmaizes, un lācim ir tik ļoti laboži. Teiksim, ja alnis arī var kilometru attālumā savos, kad nokritus apse un garšīgi, ko graus, tad lācis var just lielākā distancē un jūt, tur ir tā garšīgā doktora desa, kas man vienmēr ir garšojas ar baltmaizīt, Un tad nāk klāt, un tad nesaprot tas cilvēks, ko tas lācis no viņa grib, bet patiesībā tas iepriekšējais cilvēks, kas viņu piebarojis ir, tad izdarījis diezgan sliktu lietu, tad lācis redz, ka kur te ir man cilvēks, kas mani baros. Un tas patiesībā nav tikai uz lāčiem, pat man kaimiņos bija agrākos laikos viena tante, kurai bija izkritis mazais stārķēns no ligzdas un govīs apļauj zāli piebarošanai, vardīti salas aiznes stārķim. Beigās stārķis pieaug un to veco tanti sit nost, jo tāpēc, ka tā tante domāt, lai viņam nest vardis. Varbūt ar to stārķi var tik kaut kā galā, bet, ja tāds lācis tomēr ir ļoti izbadējies, viņam to vajag, un tad nevar saprast, Varbūt groziņā vēl ir telefons un negribās to groziņu atdot, bet tur iekšā desmaizes, kas lācim var garšot. Tā. Tā kā, tad arī šādos gadījumos droši vien, kad ir kaut kas garšīgs, labāk atdodiet un nepaturiet sev, labāk pusdienu padzīvot badā un aizmukt prom, nekā cīnieties ar lāci desmaizes. Man tāds jautājums, ja tur radās... Tā, lai vieglāk iztēloties, cik aptuveni liels ir lācis un cik aptuveni liels ir alnis? Alnis būs kaut kur, var gadīties 300-350 kilogrami. Kā govs vai lielāks par govi? Lielāks kā govs. Alnis principā ir tā kā zirgs, tās liels ražens zirgs. Tā. Un, protams, baņu būlis būs lielāks. Lāči Latvijā tie, kas ir
viņi kaut kur ir ap 150. Jāsaprot, ka lāčiem arī diezgan ilgs dzīves cikls un dzimumu briedumu viņi sasniedz kaut kur pēc 5 gadu vecuma. Un tad tāds lācīts varētu būt kaut kur ap 150 kilogramiem. Kaut kur tā. Bet tāpatām, tas 150 kilogrami, tas ir tur ir tikai muskuļi, un ļoti liels spēks, gari nagi un ļoti spēcīgs. Tas mahtens, pūkains, sivēns. Jā, bet ar ļoti lielu spēku. Tā kā tur cilvēks absolūti nav cīnītājs, viņš neko nevar izdarīt ar lāci tur. Bet zemē gulties arī nav jēga, nenoslēpsies no lāča, vai ne? Jā, nenoslēpsies. Tur ir tikai psiholoģija, jā. Tur ir tikai psiholoģija. Tas ir tā kā, jebkurš, tā kā tajā jokā, ja zirgs saprastu, cik viņš ir spēcīgs, viņš nekad neklausītu cilvēkam, jā. Dzīvot savu dzīvi, un tad ar lāčiem, es domāju, ka nav citu variantu, jā. Jo tu klusāk vari aiziet projām no lāča, ja viņš tevi nepamana. Īstenībā tas ir, medniekiem daudz tādas stāsti ir, kad aiziet uz medībām no rīta agri un sastop, ka sēņotāji ir, jā. Un zingājot sevišķi ir 2 tantes, to var ierot sēņot. Man sapsit arī viens tās gadījums bija Pierīgā, un tad es sapratu, nē, te medības nesanāks, ja kaut ko šausmu medīs, tad tur būs skandāls, un tad es sapratu, es klusītiem aiziešu projām. Tās tantes pat nepamanīja, ka es viņam aizgāju garām, aizgāju projām uz mašīnu, aizbraucu prom. Tad ar lāci arī tāpatām. Viņš ir atnācis, viņš tajā mežā dzīvo, kaut ko ēd un kaut ko dara, un ja var klusām aiziet prom tā, lai viņš nepamana nemazām, tad tas ir visveiksmīgākā satikšanās ar lāci. Tā. Tad par tiem aerosoliem minēju, tad es droši vien, ka daudz ir redzējuši. Tagad cilvēki, kā saka, panorām neskatās, sēž visi telefonos un iegūst kaut kādas jaunas ziņas. Bet tad šeit ir viens tāds arī kā video, kā piemērs, jā. Jā, gan Amerikas, protams, jā. Latvijā varbūt nav tik daudziem tas aerosols iegādāts un arī tāda safilmēta tikšanās. Bet, jā, arī var redzēt, jā. Tātad lācis ļoti intensīvi izrāda interesi. Dusmīgs viņš nav, varbūt viņš kaut ko grib pagaršot, jā. Tas ir rotaļīgs izskatās. Jā, un tad ļoti svarīgi tad pareizā distancē. Īsumā ar aerosolu pūšanu ir arī, ja paskatās pašaizsardzības, arī kaut kādas piemēras lielākā, teiksim, ja cilvēkam, tev uzbruk cits cilvēks, tev ir aerosols, un kā vienmēr cilvēks neskatās sejā, ir nobijies un iepūš krūtīs, ja? Tad tur ir īstenībā, ja ir aerosols, jūs izstiepiet roku un saprotiet, kā jūs viņu pūtīsiet. Tā kā višķiņ vajag arī nedaudz tehniku, lai neiepūst zemē, bet varbūt arī lācim, bet tā labā daguna arī tas var sabojāt, jā. Un šeit vēl viens tāds foršs video arī, fotogrāfs, kas var zināt, ka labi jūtās mežā, arī satiek lāci, jā. Protams, nav jāgaida. Skaistas bildes. Nedaudz uzpūš, viņš saprot, nav nekas īpaši garšīgs un smaržīgs, un tas cilvēks tāds, kā saka, kā sesks, nav ēdams un jāiet tālāk. Lūk, tā kā tā ar lāčiem lielos vilcienos ir, jā, patiesībā man tā šķiet, ka ir tomēr, man ļoti patīk Latvijas likumdošana, kā tiek pieņemta, daudz par to šķaudīs, bet attiecībā uz medību likumu pilnīgi noteikti, kad medību likums ir vienmēr seko līdzi esošajai situācijai, ja? Visu laiku mums dabā arī kaut kas mainās, tad cūkmēris parādās, un tad ir savādāka medību politika, ja? Stalbriežu populācija ir ļoti liela, aņu populācija saroka, arī tāpatām ir pieņem kaut kādi mēri nomedīšanas apjomos, ja? Ir ļoti daudz arī, kā saka, labās prakses un vadlīnijas, attiecībā uz kolektīvu draudzību, arī uz pareizi nomedītiem īpatņiem. Un arī tāpatām redzēsim, kā mums ies ar lāčiem, jo ar lāčiem arī Rumānijā lāčs nedrīkst vairāk medīt, ja? Un mēs zinām, ka Rumānijā ir tā, ka reizi gadā kaut kas tur tiek saplosīts. Jā, paskatīsimies, kā mums. Kā ar vilkiem pie mums. Kā lūdzu? Kā ar vilkiem pie mums. Ar vilkiem man liekas, ka nevar sūdzēties, jo viņi ļoti daudz ir. Es medīju no Dekšāriem droši vien netik ļoti tālu, 40 kilometrus varbūt netikpat daudz. Ja pa taisno līniju skatāmies, tad mūsu purvi ir ļoti bagāti ar vilkiem. Un patiesībā, ko mēs izjūtam, kad vilki, ņemot vērā to, ka meža cūks ir pazudušas dēļ cūkmēra, tagad pavasarī bija kaut kāda bariņa cūku mammas ar sivēniem, viņi ļoti ātri pazuda. Mūsu minējums ir tāds, ka
Tas nebija atkal slimības uzliesmojums, bet vienkārši vilku darbs, jo, mēs 2, 3 grupas zinām ar vilkiem, ja, kuri kaut kādi 4, pat 6 kucēni, viņi jābaro ir. Man tagad pašam ir Norvēģijas aņu kucēni, ļoti daudz nenormāli. Ja, un viņiem intensīvi jāmedī, un tagad tās cūku resursi beidzās, un tad ir nākamie ir buki. Un Latgalē vismaz ap mūsu reģionu ir ļoti laba buku populācija, mēs viņus ļoti saudzējam, skatāmies, lai izaug ļoti labi rāgi, arī viņi ļoti labs indikātors attiecībā uz ziemas bardzību ir un piebarojumi, ja, tad mēs redzam, ka viņi ļoti, ļoti pazūd. Un tagad pat arī bija nesen, mums pēdējais, laikam, mūsu platībās nomedītais vilks ciemos bija no medību žurnāla Linda Dombrovska, bija uz bukiem ar buku svilpi, izsilp kādu buciņu, paskatīties kādu dragi. Protams, kad iznāca ārā vilks negaidīti, ja, vilku nomedīja, ja, un kamēr viņa zvanīja kolektīvu vadītājiem, kas sēdēja citā pusē, vēl viens cits vilks viņam nogāja, kamēr viņš runāja pa telefonu, nebija gatavs viņu medīt, bet tas bija, krēslā, tikko vakarā iesēžoties torņos. Lūk, tas nozīmē, ka viņi ir daudz, un tad es arī biju tur netālu, vajadzēja palīdzēt Lindai izvilkt vilku ārā, un tad es centos tā kā no rīta viņus noķert, bet nāca tā miegs, kad es aizgāju mašīnā pagulēt un izkāpjot ārā tajā sektorā, kur viņiem vajadzēja būt, un skatos pusbuks stāv, tad acīm redzot, es viņus iztraucēju, pat mušas virsū nebija, 8 no rīta, 9, un tas nozīmē, ka viņi ļoti, ļoti intensīvi medījās. Lūk, un jāsaprot ir tas, ka līdz ko viņiem vairs nav meža cūkas, nav buki tik daudz, tad nākamie ir mājdzīvnieki, ja, un arī vēl kas ir bīstami. Reizēm, ir labi, kad mednieks nomedī kaut ko no vilku bara, bet, teiksim, ja tie lielie vilki, tad tie mazie vilki nav tik prasmīgi medīt, ja, meža zvērus, protams, ka viņiem vienkāršāk atnākt uz mājām, apēst kādu jēru, kazu, lielopu, ja, vai arī tāpatām Latgalē ļoti daudz, diemžēl, neziņo tik daudz meža dienas, un cik es dzirdu, no ķēdes arī suni aiznes projām, ja. Tā, jo... Vairāk nāk pie tiem dzīvniekiem vilku mammas vai vilku tēti? Grūti pateikt. Jāsaprot tas, kad ir mazi kucēni, tad vilku mamma noteikti uzturās pie maziem vilcēniem, un tad jau vilku tētis viņas piebaro vairāk, ja. Vilku bari var būt dažādi, ir bieži vien tā, kad ir aukli, pērnā gada viena vilku mamma, kas palikusi, kas pieskata, tad var gadīties, ka abi divi vecāki iet medīt, ja. Teiksim, šobrīd, principā augusta beigas, septembra sākums, mazie vilcēni ir ārā, ja kāds dzird, ka mežā tā kā nevis gaudo, bet tā jocīgi ņaud, tad tie ir mazie vilcēni, un, protams, kad lielie vilki viņus velk medīt un rādīt, kā medīt, kā nokost, ja, medījumu, un, protams, kad ir vislabākais mājdzīvnieki, ja, nezinu, kad Lubānas pusē arī tāpatām, tur cilvēks viens tur jērus, ja, arī tāpatām vienkārši pat nekautrējās ieiet iekšā atvērtās šķūnu durvīs, ja, un arī, ko var pamanīt, teiksim, šajā periodā, kad jaunie vilcēni mācās medīt, tad, ja tā regulāri vilku bars nomedīja to, ko apēd, tad tur vēl viņi spēlējās, ja, tā kā, ja, trenējās, kā tad pareizi nokost to aitu, ja, un varbūt netik daudz apēd. Tā ir ļoti liela problēma, un arī, visi Latvijā bļauj par to, kad vilki paliek vairāk un vairāk, grūti pateikt, vai paliek vairāk, viņas vienkārši vairāk pamanīja, tāpēc, ka viņi vairāk iet un riskē, un grūtāk atrast viņiem ir pārtiku, ja vienkārši nav meža cūku baru. Jo kādreiz pirms cūku mēra, tad bija tādi, tur vienā barotavā tev atnāk 20, 30 cūkas, nākamajā vēl tur 20, ir pa ceļiem brauc uz lauku, tu ieraugi vēl 30, ļoti liela populācija. Skaidrs, ka tādam baram varbūt daži tūkstoši svaigi, un tu kādu laiku ir mirst. Bet, ja nav nekā, tad viņi medī visu, kas ir pieejams. Būtībā, ja ir atnākuši ciemos un plosās pa tavu aitu ganāmpulku, un ja ir nevis vienu vai divas aitas nokoduši, bet ir veselu baru, tad ir bijis treniņš mazajiem? Visdrīzāk, ka tā, bet, noteikti arī cilvēkiem nevajag to visu noklusēt. Ļoti svarīgi ir ziņot meža dienestam un arī tāpatām vietējiem medību kolektīvam. Jo, teiksim, uz tādām karstām pēdām, ja tur ļoti daudz, varbūt nejaucot visu ārā, var gadīties, ka viņus tām aitām atnāks vēlreiz. Nolikt mednieku, lai vaktē, un tas ir ļoti svarīgi. Un pats galvenais ir
ļoti svarīgi ziņot meža dienestam. Tagad ir ļoti laba aplikācija medniekiem, saucās Mednis, kur var visu laiku likt novērojums dabā mežā, un var arī tāpatām pa postījumiem, ja. Un teiksim, attiecībā par vilku aktivitāti noteikti tas jādara, jo patiesībā, meža dienestam var saprast viņas, ka ļoti trūks datu, cik tad ir liela tā populācija. Teiksim, aizpagājušo gadu, kad vēl nebija Mednis, tad bija pieejama tāda karte, kur bija atzīmēts, teiksim, kaut vai vilku pēdu nospiedumu. Teiksim, Dienvidkurzemē bija ļoti aktīvi mednieki atsevišķās grupās, kuri ļoti ziņoja pa vilkiem. Savukārt mums Latgalē, kā saka, cilvēki, kas ir harmoniski un tik ļoti daudz dzīvē par visu neuztraucās, ļoti maz bija atzīmes, un patiesībā Latgalē ir skaidrs, ka tā populācija ir daudz lielāka. Un vienkārši meža dienas, kad izvērtē pieņemt lielākus medību likumus vai ne, šobrīd ir 300 vilki nomedījami medību sezonā. Tas ir pa visu Latviju, vai ne? Kā lūdzu? Tas ir pa visu Latviju, tie 300 vilki? Pa visu Latviju, jā. Un ja viņam nav datu, un neviens nav sūdzējis, ka tie vilki posta dzīvi, tad viņiem nav pamata pieņemt un palielināt limitus. Teiksim, ja ierakst iekšā Facebookā ar dusmīgu postu, ak, tie vilki tagad apēd visu Latviju, tas nav nekāds oficiāls pieņēmums, ja, lai meža dienas rīkotos. Savukārt, ja ir ziņojums par postījumiem, ja, droši var izšaukt no meža dienesta pārstāvi, to visu var piefiksēt, ja. Tāpat sazināties ar vietējiem medību kolektīvu, kam ir līguma platības, lai palīdz nosargāt aitu baru, un tad tādā veidā, un tad arī, ja šādi incidenti vairāk tiek atzīmēti, tad meža dienestam ir skaidrs, kad vilku populācija kaut kādās konkrētās vietās ir jāsamazina. Un arī vēl kas ir meža dienestam, teiksim, ir, protams, medību sezonu vilkiem no 15. jūlija līdz, tagad samelošu, līdz ziemas, jā, gandrīz beigām. Bet arī ir izņēmuma gadījumi, piemēram, bija, manuprāt, Zemgalē, jā, viens tās gadījums, kad tiešām vilks nāca un plēs nost visas suņus un nevarēja nekādā veidā viņu apturēt, jā, tad izņēmuma kārtā ar meža dienests var izsniegt šādu atļauju, jā, lai kāds plēsējs ir. Tas bieži vien ir tā jaunie vilki, kas nemāk medīt, vecie, kas vairs nevar nomedīt, tad viņi piesiet zvēru vienkārši paņemt viņam vieglāk, ja, un tad arī, ja tāds jānomedī, lai nebūtu šādi posti un bīstam atrasties mājdzīvniekiem un mājdzīvnieku saimniekiem, tad arī tāda izņēmuma kārtā lēmumi tiek pieņemti. Būtībā nedrīkst pusēt, ir jāinformē atbildīgi. Jā, jābūt, jo tāpēc, ka ļoti svarīgi arī, gan medniekiem, gan nemedniekiem, jo, pēc idejas tātad, ļoti daudziem medības nepatiks, jā, bet, cilvēks ir iejaucies dabā un ir kaut kādi, teiksim, stalbriežu populācija, kas ir nenormāli liela. Es, piemēram, kad braucu uz Varakļāniem caur Jēkabpili pirms seces, ja nedod Dievs tumšākā nakts tumsā, tad tur ir vienkārši liekas, tur vairs lielopu, mailopu baru tik lielu nevar ieraudzīt kā tur stalbriežu baru, kas vienmēr skrien pāri ceļam, ja, tad tur var sākt jau ļoti lēnām braukt. Un tad visu laiku jābūt lietas kursā, kur viņi pa daudz ir, ja, un kur viņi nedaudz jāapmedī. Jo, tur tas ir, pirmkārtām ir meža saimnieku intereses, arī, protams, ir lielās kompānijas, kuriem ir ļoti liela resursi, bet arī jāsaprot, ir arī, ģimenes īpašumā mežs, kas ir mantos no vectēva, varbūt bija purvains ar sliktiem kokiem, viņi izstrādāja, varbūt arī neko daudz nenopelnīja, bet izdomāja, lai mazbērniem vai mazbērniem paliek, tad iestādīs skaistas skujkokus, lai paliek nākotnes vērtība. Un tas sākās jaunā izklaide, vai ne? Un nedodies tā nauda ir aizņemta, lai varētu mežu apstādīt, un viņa vairāk vienkārši nav. Un ja tāds briežu bars, un patiesībā Latgalē jau arī ir sastopama tāda briežu bar pa 50, ja tāds iziet cauri tādai jaunaidzei, tad tur vairāk nekas nepaliek. Un ar tāpatām lauksaimniekiem, jā, sevišķi, kad rapsis ziemas un pavasarī atpūst, un tas briežu bars pārsteigā to, tad tur arī jau sējumi ir jāatjauno, un ja nav apdrošināti, tas nozīmē, ka tas ir pa lauksaimnieku kabotu. Un visbeidzot ceļu drošība arī. Un patiesībā, grūti, jā, neesmu skaties tādus datus, bet, braucu pa Tīnožu šoseju, regulāri var sastapt palni, kas ir notrieks. Tagad nesen augustā arī bija diezgan liels skaists bullis notrieks, kas sāk jau migrēt uz pārošanos. Stalbriežu bauras, kas sākās, tad Kurzemē ļoti daudz ir incidentu, un arī īstenībā bija tāda viena interesanta prezentācija, viena mednieka, kam bija pieredze
Skotijā vai Īrijā. Un tur dabas parkā arī tāpatām briežveidīgie, kas ir mazāk nedaudz mūsu stelbriedis, bet ļoti liela populācija un vienkārši ļoti daudz ceļu satiksmes negadījumi. Ja? Ieskrien mašīnā, bieži vien ir tā, ka varbūt ja tas zvērs ieskrienot mašīnā, tā mašīna tā nesabojā, kā situācijas, kad mašīna izvairās no zvēra un iebrauc pretējā joslā. Arī Latvijā tāds gadījums bija ar ļoti negatīvām sekām, un tad vienkārši tie zvēri daudz blīvums ir jāierobežo, jo patiesībā tā statistika ir, ja tādiem vienkāršiem skaitļiem pieņem, ļoti nežēlīgi. Piemēram, Kurzemē uz Liepājas pusi mēs ar darbu kolektīvu bijām ciemos pie viena kolektīva, kuriem bija vienā pagastā pie 150 briežiem jānomedī sezonā. Un tad iedomājieties, ja kaut kādas dažas gadus noslinko, un tā progresija ir nenormāli liela. Tad iedomājieties, tad vienā gadā, ja pieaugums ir varbūt pusi no esošās populācijas. 2-3 vai ne? Jā, un tad jau pēc kādiem, ja nemedī pēc kādiem 3 gadiem, tad var gadīties, ka tur ir vaiprāts vienkārši. Ja? Tā kā visu laiku. Un pats galvenais, man, teiksim, kā jaunam medniekam salīdzinoši ļoti patīk tā mēģņa aplikācija, kur tev viss ir digitalizēts. Ja? Pirmkārt, var apskatīties gan trofeju kvalitāti, ja? Medību intensitāti. Tāpatām arī ir patiesie dati. Ja? Tāpatām no padomu laikiem visiem mums patīk maukties, reizēm arī medniekiem, jo vienkārši ļoti svarīgi tie būtiskie un pareizie dati, kas ir nomedīts, kādā vecumā nomedīts, ja? Ar visām fotogrāfijām, lai ir ļoti statistika, lai varētu pieņemt lēmumus, arī tāpatām nemednieku organizācijas, kas uzdod varbūt tādus jautājumus neērtos, ko nevar atbildēt. Mums ir gan visi īpatņi ar fotogrāfijām, ja, nomedītie vecumi, ja, nomedītās vietas un viss pārējais, un mēs varam kontrolēt to visu meža zvēru populāciju. Kā ir ar lūšiem? Lūši mūsu pusē. Lūši tā, ka ka cilvēki ir redzējuši. Jā, man liekas, ka mans personīgais viedoklis ir tā kā ļoti daudzām lietām. Ne tikai lūši, bet arī, teiksim, putni, ja, kas ir plēsēji putni. Piemēram, par plēsēju putniem mums pavasarī parasti ir kaut kādas talkas. Teiksim, es vienā vietā krāsoju medību torņus, lai nesabojājās, ja. Un uz lauka ir ķīvīte, un ar ko viņi tikai necīnās, lai viņi varētu saturēt ligzdu. Man liekas, tā arī viņiem nekas neizdevās. No sākuma bija kraukļi, pēc tam bija ērgļi, un pat arī jūras ērglis atlidoja. Ja? Nopostīt viņai ligzdu, es nezinu, vai tur bija mazie cēlēni vai nebija. Un patiesībā ir tā, es savā bērnībā atceros ļoti cīruļu dziesmas un ķīvītes. Tagad praktiski viņas nevar dzirdēt. Daudz varbūt noveļ to uz intensīvo lauksaimniecību, bet vismaz mūsu pusē dabīgās pļavas ir pietiekoši daudz, bet manā skatījumā tie ir plēsēji, kas ir putni numur 1, un varēja savā laikā arī ornitologi rakstīt projektus, lai saglabātu ērgļus, bet es atceros agrākos laikos, kad nebija nekas tik cienīgs, kā nomedīt vienu vistu vanagu, lai neplēš mājās vistas. Tagad, kā saka, lauksētas ir samazinājušās, vistas vairs netur, neviens tā nevar saprast. Ja teiksim, audzēt savas vistiņas un atnāk noplēš cāļu mammu, tad visiem būtu nedaudz savādākas emocijas. Tā ir tāda viena lieta. Protams, arī pa maziem plēsiem nerunājiet, kas ir lapsas un ienoti, un ienoti ir nenormāli daudz. Tur kaut tāds, kā saka, nedaudz akmens ir mednieku dārziņā, tāpēc, kad visiem, katrs to lodu tērējuši, tagad uz to ienotu, es labāk nomedīšu meža ruksi vai kādu aņa teļu. Daudz kotletes sacept. Jā, un tā, bet patiesībā, teiksim, šis gads arī plēsējiem ir kaut kādi gadi, gan kā avilē līdzīgi, pēc 4 gadiem ir nenormāli liela populācija, tad pagājušais rudens bija rekords jenotiem, teiksim, tur, ka mēs medījām ap Lubānas ezeru, tur braucot ar mašīnu, viņas varēja saskaitīt, 10, ja. Lūk, arī viņi izēd visas tās ligzdas un maziem putniem, ja, kuri nav, nezinu, nepie kā vainīgi, tā kā cilvēkiem jāsaimnieko. Un ar lūšiem ir tieši tāpatām, ja. Jā, Eiropā viņas nemedīja, Skandināvijā viņas medīja, bet viņi ir ļoti daudz. Piemēram, mūsu pusē bija nesen arī no viena zemnieka video, laikam jau vairs tad nevarēja medīt viņas. Viņš domā, kas tur stiem, viņš aizbrauc uz lauku, kas 100 ruļiem tumsām, un ir saprast, kas tur sēž vilki vai kaut kas, 3 lūši. Ja, un lūšas ļoti daudz var sastapt, un lūši ir medīgi, ja, un lūši, teiksim, tādām mazām stirnām. Mēs esam ievēroši viņam mīļākā taktika sēdēt grāvī uz pārējām, ja, un nolasīt stirnas. Un ir sevišķi ziemā, kad stirnas vairs nevar tik ātri paskriet ar saviem smalkajiem nadziņiem. Tā kā manā skatījumā, ka tas bija ļoti aplami,
neatļaut medīt lūšus. Ja vienkārši, jā, protams, lūšu gaļu kādreiz lietoju uzturā, varbūt kādi lika konzervos, ja, sterilizēju un tādā veidā, protams, trofeja ir ļoti skaista, bet pats galvenais ir skatīties, kāda tā populācija, jo manā skatījumā ar lūšiem var sanākt ļoti līdzīgi, kā ar visiem plēsēju putniem, ko mēs ļoti centāmies aizsargāt, ja, un tagad, tiem, kas, ir kaut kāds, nezinu, maita vai kaut kas tam līdzīgs, un noliek meža kameru un paskatās, ja tur, nezinu, Plubānas ezera noteikti, tur 5 jūras ērgļi atlido, ja, un plēš nost, ja, un arī tie jūras ērgļi arī plēš mazās stirnas nost, un patiesībā mēs ar saviem šiem te zaļajiem lēmumiem cilvēki uztaisam nenormāli intensīvas lozi uz tiem mazākiem nevainīgākajiem, stirnām, piemēram, ja. Mēs kolektīvā viņas ļoti saudzējam, medījam pareizi, principā tādas kazas un kazlēnas pat necenšamies medīt, ja. Skatāmies selektīvos stirnāžus, kur kaut kāda kultūrniedzība, kaut kāds anomālijas vai slimie zvēri un tā tālāk. Ir klubi, kur ļoti daudz medīja stirnāžus, kāpēc? Tāpēc, ka viņi šobrīd nelimitētie. Tā teikt, meža dienests neliek nekādas limitus, mediet, cik jūs vēlaties, ja. Un kolektīvos, kur nav disciplīnas, kur kolektīva vadītājs nav pateicis, cik mēs medījam, ko mēs medījam, cik daudz medījam. Tur izveidojas šāda situācija, kad vienkārši medī, cik gribās, ja? Un tad medī beigās stirnu mednieks, medī visi, varbūt arī jūras ēglis nomedī, vilks atnāk nomedī, atnāk nomedī lūsis ļoti daudz paņem no stirnu populācijas, ja? Un visbeidzot arī, kad ir mazie kazlēni, kas guļ zālē, tad arī labs atnāk viņus apēd, ja? Un tādā veidā mēs vienkārši viss pazūd, ja? Un arī pagājušo gadu mums aizbraucāmies ciemos uz Poliju. Medībās, kur kādreiz bija ļoti daudz zvēru. Un viņiem var tieši tāpat kā Latvija, izgāja caur cūku mēris, ja, ierobežots viņiem ir plēsēja medības, un vienkārši zvēru nav. Ja mums uzaicina medībās, viņi tur kādreiz varēja nomedīt 100 cūkas viens kolektīvs 2 dienās. Mēs esam sagatavojušies, munīcijas ir pilnas kabatas, un beigās ir tukšums. Un pats galvenais, kad nav pat buku, ja, tad tu saproti, paliek tāds zaļais tuksnesis. Jā, bet kā atšķirt stirnu no stalbrieža? Pēc izmēriem? Jā, pirmkārtām iedomāsieties, visi varbūt ir bijuši kādā mājas zooloģiskajā dārzā un tāda lama, ja, kas ir tāda nedaudz iet un gāzelējās, ja, tādu garu kaklu. Un tur ir kaut kas nedaudz kopīgs ar briežu govi, jo briežu govs arī stirna būs vienmēr smalka, bet briežu govs redzēs būs rumpis lielāks, un kad viņa iet iekšā, tas nav vairs tas smalkais stirnas gājiens, tas ir vairāk, ja, tāds jau rumpis. Pirmkārtām vēl viena lieta ir tas, kad, ja ir attālumā tas zvēriņš, tad ir vienmēr purnu garums. Salbriežiem izteikti tāda lielāks, tā kā mājas govī, ja tāds garš deguns. Stirniņām vienmēr būs īsts purniņš. Tā, un tad visbeidzot bieži vien jūk stirnas ar stalbriežu teļiem pēc ausīm, ļoti var pateikt, ja. Tad stalbriežiem būs lielākas ausis, un sevišķi teļi, kas sevi sargā, tad viņi ausis griež uz visām pusēm un klausās. Tā kā tā, bet izmērās. To arī jautājums ir, mums šovasar bija kaimiņienai dārzu vandīja ārā jenotiņš, un pēc tam viņa gāja no dārza un zālē bija noslēpies un šņāts. Jenots arī kaut kādu ļaunumu cilvēkam var nodarīt, vai viņš muks projām? Jenots ir diezgan riebīgs, jā. Viena tāda riebīga lieta ir, manā medības suņiem daudz sanāca saskarties ar viņu, kad, viņš arī ir kaut vai viņš jūt, ka viņam pēdējā stunda ir, viņš ir ļoti viltīgs, teiksim, manam sunim vienam viņš izkoda sejā caurumu, ja, un arī tad, kad viņš izliekās, ka miris, tad viņš nav miris, ja, un arī īstenībā viņš ir diezgan tāds indīgs, un trakākā lieta jenotiem, kas ir sevišķi tiem, kam aidzinieki, viņiem ir ļoti daudz parazīti un ļoti daudz kašķaini. Sevišķi tagad, es teikšu tā, ka es pēdējiem gadiem neesmu atradis nevienu jenotu, kuram būtu tik skaists tas kažos, ko gribētu paturēt, vienmēr tur viņi ar kašķiem ir.
Un tā kā jenots ir riebīgs un ir sevišķi pirms ziemas guļas, viņš ir tik bezkaunīgs, ka viņš iet un medī visu pēc kārtas, ēd visu pēc kārtas un staigā gar Tā jau mājām. viņa mājdzīvniekus arī var aplipināt. Jā. Es atceros bērnībā, man bija tāds mazs sunīts peksītis un nevarēja saprast, ko viņš kauc un skrien ap māju apkārt. Un, jā, izrādās jenots viņa nāk ēst nost. Un tad mēs to jenotu tā kā nolikvidējām, viņš bija beigts pa galam un atkal sunīts kauts. Izrādās tas jenots liekās pa beigt un turpin iesākt to. Tā kā viņi ir diezgan riebīgi un viņi īstenībā, tā ir invāzīva suga. Kā jebkura invazīvai sugai nav īsti pretinieku, jā, tāda jenotu varbūt izklaides pēc vilks varbūt nedaudz paspaida, jā, bet tā vairāk neviens viņu negrib ielaisties, jo viņš īstenībā mazs un riebīgs ir, jā, es saku, teiksim, tādam Norvēģis aņu sunim, jā, tas ir viens mirklis, tas jenots ielec sejā un izkoš caurumu un neviens meža zvēram savienojums ir trakākais, kas var notikt. Jā, viņam jābūt veselīgam, lai var medīt un dzīvot. Tā kā tā ir tāda problēma, jā. Ko var darīt ar lapsām? Jo tu arī ir savairojies ļoti daudz, un tā kā tu teici, mednieki ļoti lodas uz viņiem tērēt negrib un laiku. Tad jāatrod īstais mednieks. Labs un mazos jenotiņus var šaut ar lētāku munīciju, nevajag tik lielu munīciju, kā lielajiem pārneģiem. 223, 222 kalibrs ir, 17. HMR, kur, kā saka, tā viena šāviena izmaksa ir mazāka, bet, medniekiem jāliek zināt, lai iet un medī. Un īstenībā tos šīs mazos plēsējus ļoti forši var ar stulpītēm piemānīt, pilis pīkstiens, neliels zaķa brēciens, un viņi nāk un skatās, ja uzliek vēl kaut kādu tādu smaku, tad arī tāpatām viņiem ļoti patīk zivs, tāda smaka, kas ir tā kā no zivju eļas, ja. Man bija neliels tāds gadījums, tad, laikam, man tas sunīts jaktieries, viņš paklausīgs, es viņu var iet kopā individuālās medībās, ka mums jāstāv. Iesmērēja ar eļļu? Nē, viņš bija izviļājies pie mednieku mājas, mums ir dīķis, kur mums ir zivis, un kaut kas bija nomakšķerējis to zivi, un tās zviņas sastājas. Un, protams, kā medības suņi, viņi veļājās visur iedomājās, neiedomājās vietās. Viņš iekāp mašīnā, es jūtu, pēc zivsadības, mēs ejam pāri kalnam, un skatos, labs dzenās viņam pakaļ, jā. Domā, ka kaut kas garšīgs un ēdams būs, vai arī kāds medījums viņam būs zobos. Tā kā tā. Bet, jāmedī, intensīvi jāmedī, un īstenībā, saku, maziem plēsējiem apsām un ienotiem indikators, ka viņi pārāk daudz, tas ir kašķis, jā, kad ir pārapdzīvotība, un tad ir visiem kaķiem, suņiem līp klāt, jā, un arī tāpatām tas, kad man tēvam ir vistis, jā, viņam patīk ļoti visādi spēļu vistiņas, viskos tam līdzīgs, un tad viņš saprot, ka viņš dzīvo pie meža un jādod ir sava tiesa mežam. Nē, es ļaunu esmu, es vairāk vistas ārā nevaru laist, viss. Pie kazām vakarā eju, ja tumsa slauktu, vismaz 3 lapsu acu pāri no viena stūra un otra no trešajā, un nāk rakt ganībā spēlītes ārā. Kamēr lapsas dzīvoja blakus tukšā mājā, bija miers. Bet tā viņas tālāk dzīvo, un tad viņas vairs nebaidās un nāk un medī. Pat nebaidās no bērniem, kad pie vistām pagalmā ir. Vienkārši nāk un copē un nes projām. Es pat biju ļauna pagājušā gadā, atņēmu lapsai vistu, ka nav aizgāju pakaļ. Jā. Neko, jāstājas medniekos, vai mājās ir plinte, jā, un tad var, jo, mums tieši kolektīvā pārsvarā, visi kolektīvi sastāv no vietējiem, un visi ir lauksaimnieki, jā, un arī ļoti daudz mums ir lopkopība arī ir, kas nodarbojās, un tad visiem tiešām, kā saka, tas plinte mājās nodara. Viņām ir, es zinu, kad vienam tāds uldis, viņam ir siena krāvumi, siena roļi salikti, ja, un tad tās labs ļoti patīk dzīvot. Un tad, neko, jāapmedī viņas ir. Tā, un arī tas, ka, tas ieguvums ir, lapsām, ja ziemā redzēt skaistu lapsu ar skaistu kažoku ir daudz labāk nekā redzēt ar noplukušu asti, ar kašķi apēsta, ja, no kuras tev ir bailes, ja, kura tur var atnākt mājās nosprākt, tad, kad viņai jau tā dzīvība iedzot pusta ļoti neadekvāti, viņi uzvedās, un tad nevar saprast, nedod Dievs, tā ir trakumsērga. Latvijā, paldies Dievam, trakumsērga nav reģistrēta, bet visādīgi var būt. Ja Krievijā viņai ir ik pa laikam ļoti intensīvi uzliesmojumi, kā mēs zinām, tas ir ceļš bez izējas trakumsērga. Un tad, tādi mazie plēsēji, tie ir unikāli pārnēsētāji, ja. Un tā ir traka nelaime, un jo vairāk to mazo plēsēju ir, jo trakumsērgai kā virusam ir lielākas iespējas izdzīvot. Tā tad tādā kopsavilkumā
sanāk, kad jādraudzējas ar vietējiem mednieku kolektīviem, jāzina tālruņa numuri, kur zvanīt, ja redz lāča pēdas un vilkus. Jā, un katrā ziņā ziņot meždienestam, nevajag klusēt, ja, un kā saka, tā kā jebkurai lietai. Un par lāča pēdām arī jāziņo, vai ne ir, ja redz? Jā. Nav tikai kaimiņš kaimiņiem pastāsta, bet arī dienestiem jāziņo. Jā, tieši tā. Un tā kā tā, jā. Un arī tāpat, ja ir bažas par to, kad ir tas lācis tajā mežā, tad tas aerosoliņš, man liekas, nenāk pa ļaunu. Un arī vēl viena lieta īstenībā, ko mēs tagad ar Latvijas mednieku savienību tādas mācības kopā ar zemesargiem. Šogad arī būs, mēs atkal ap Liepājas lidostu kaut ko sargāsim. Ļoti interesanti tāda pieredze, jo mednieki uzvedās savādāk, un tie armijas cilvēki pēc medniekiem nedaudz smīni, ja. No tā. Bet mums ir tehnoloģijas, ja. Mēs tagad bijām pagājušajā mācībās, mēs saliekam meža kameras, un mēs diversantus izķērām ātrāk, nekā viņi varēja iedomāties. Tā kā informācija ir mūsu pusē. Un, nu jā, un kas tur īstenībā viens tās labs princips, ja tev ir pārnieks, tad pārnieku gandrīz jāiet uz toleti, ja? Jo tu nezini, kas var notikt tādos kaujas apstākļos, un īstenībā arī mežā tāpatām, ja iet kopā divatā sēņot vai jogot, tad tu vienmēr, ja kaut kas gadās, nokrīs salūst kāju, tad kāds ir tev vai zaudē samaņu, ir kāds, kas tev palīdzēs vienmēr, un tāpatām, ja gadījumā ir lācis, arī tam lācim droši vien ieraudzot divus cilvēkus, tad viņam liekas, ka... Varbūt apēdīs tavu draugu, nevis tevi. Nu, arī, jā. Nu, jā. Cik mēs esam daudz jau norunājuši? Nē. Nu, jau gandrīz stundu. Jā, ok. Nu, man tad vēl pēdējā izklaides video, lai tad, jā, 21. gadā bija tāds interesants gadījums, kad... Aizies man tas video. Tā tevi redzu fonā. Jā. Kārtībā. Lācis arī redzu fonā. Tā filmē, viss ir ok. Super. Tad saules ir fonā mums. Atpūšās. Jā. Šodien izskatās, ka nepastrādā. To tiet. Kā viņš spēlējās čotkavu. Es tavu Paulu arī atradu. Nē, diemžēl izdzēris jau viņš. Kur austi nokrāsojas ar manu krāsu. Nu jā, dzīres, tā teikt, lācim, jā. Nu, forši tā draudzīgi tikšanās, tur viss veiksmīgi beidzās. Tā ir maza odzīte salīdzinoši, bet odzes vispār nav lielas. Šis pēdējais gadījums. Lielākā, ko es redzēju šeit, bija šī tikko krasta. Viņš mums grib aplenkt. Jā. Normāli, vai ne? Viņš ir paēdis. Jau. Davai, varbūt mēs ar laižamies. Kungi, paldies par uzmanību. Tā kā tāds labs ieteikums, jā. Kad, jā, labāk ir laisties katram savu ceļu un nav ko dalīt, jā. Nu, ja mēs jau pieskārāmies ar šitiem tēmām, ko es ties atzīmējis, jā, tad par aņu govīm, jā, arī tāpatām starp citu riesta laikā, visi zvēri ir aktīvāki, dusmīgāki, adrenalīns ir augstāks. Tie zvēri, kas netiek intensīvi medīti, un arī gadās tādi zvēri, kas cilvēki nav redzējuši meža masīvos, tie noteikti nāks un karos pa savu teritoriju, jā. Riesta laikā no Liepājas puses bija viens video, tur gan tas mednieki, viņš tā kā paroca pretīm tam briedim, bet viņš bija gatavs viņus tur nobadīt, un tad viņiem bija jābļauj un nedaudz jālaižās lapās. Nu tā, par vilkiem mēs izrunājām. Jā, arī tāpatām putnus jārespektē, jo, teiksim, katru pavasarī daudzi video no Latvijas parādās, kur mednis riesto intensīvi, tā kā dusmīgs tīters nāk virsū, knābļi, nu tā, kamēr uz cepures viss kārtībā, bet aci arī var izklāpt. Arī tāpatām attiecībā uz gulbiem, jā, gulbi ļoti spēcīgi putni, un arī Latvijā ir viens reģistrēts letāls gadījums, kur, kā saka, vīrs gāja glābt, cīnīt teritoriju, kur sievieti peldēt, jo bija dusmīgs gulbis, un tas gulbis viņu, tā teikt, zaudēja samiņu pēc sitienu, viņš arī aizgāja bojā. Tā kā tas arī ir tāds.
Un arī te vēl viens tāds interesants komisks video no stirnāžiem. Ja? Tad stirnāžs arī man ir bijis tāds gadījums arī, kad es esmu meža masīvā iegājis iekšā un var redzēt, ka tas buks ir dzīvojis tikai mežā. Meža bukiem parasti ir tāda tumšā krāsa, viņi nav tā kā pļavas buki. Un viņiem pavisam savādāk uzvedība attiecībā uz cilvēku. Un te ir tāds, jā, šito video droši vien visi ir redzējuši, bet tāpatām, ja. Tu pats zini, kur tu taisies skriet? Buks arī var būt bīstams, jo bukam varbūt to redzēt, ja, diezgan gari arī var būt. Kur tu skaties? Ap 10 centimetru. Uz kurien tu ies? Ragi, tā teikt, ragu atzari, un īstenībā tas ir pietiekoši. Iedomāsimies, ka mums tās nazītes iedurās ribās kaut kur pie plaušām vai aknām, vai nu tas ir sejonā, mēs tad arī varam dabūt. Tāds sēni iedošu. Sēni gribi? Jo buks savas ragus ir uzzinājis ļoti asas. Tad, ja pieliek pirkstu klāt, liekas, ka pirkstu var iedoties. Nu tā, šis tāds komiskais, bet arī tāpatām buks. Visdrīzāk tas ir iesta laiks. Ap jūliju, kad viņš cīnās par savu teritoriju. Jā, kaut kur varbūt ir stirna. Jā, nu, tad viņš izdomā situāciju šādi jāatrisināt. Jā, nu tā. Nu, ja biezas drēbes un jaciņu virsū, tad jau viss skatījumā, tikai tāds plāns tēkrakls. Tur varbūt arī var dabūt tādu jau asiņainu brūci. Nu tā, un tad vēl vienu video es ieliku attiecībā par aņiem, ja? Tad kā vajag viņus tomēr respektēt, tas, protams, ir no Amerikas, ja, bet redziet, ja viņi redz riteņbraucējs, viņai ir traucējs, un 2 aņi mazie teļi viņai ir jāsargā, nu tad to riteņbraucēju vajag neutralizēt. Kā tajā jokā, kā saka, pats gar zemi, ritens gar zemi un pilna mute ar zemi. Un tā, bet, nu jā, ar aņiem ir tā. Es no savas pieredzes, man ir vairāk bijuši tādi gadījumi. Pirmajā reizē gan es biju uztraucies, es domāju, kas nu tagad te būs, samīs mani, bet viņi, protams, kad aiziet pie saviem bērniem apakaļ, jūt, ka tu esi projām. Riteņbraucējiem arī vienkārši vajadzēja doties uz otru pusi un vairāk viņš nenāktu un neko tur viņam nebadītu. Bet, nu, tagad viņš nav sapratis to aņa sūtījumu, ka viņam jāiet projām, droši vien, kad nejūtās īpaši labi, tad tā kā tā ar aņiem, jā. Bet aļņiem jau arī nav rādītājs, ir vai nav ragi, vai tas ir aļņu tēvs vai aļņu mamma? Jā, nu, kā jebkur dabā ir anomālijas. Mums ir bijuši tā, kad ir ragi govī, jā, tādi pumpas izauguši. Tā kā tā, bet, nu, aņu govi, protams, kad var atšķirt uzreiz, ja raga nav. Parasti reti gadījumi ir, kad aņu govī kaut kādas pumpas ir uzmetušās, bet parasti jau vasarā un ir diezgan lieli aņu buļļiem ragi, ja tie nav jaunie bullīši kaut kādi, bet tāpatām var redzēt un tā. Un aņu bullis, nu nekad, ja nav riesta laiks, tad aņu bullis dzīvo klusi mežā un viņš iznāk tikai pārsvarā uz to riesta laiku. Nu tā. Kā veiksmīgi glābēji gadījās. Jā, paveicās, viss kārtībā, jā. Ja viens būtu uz pļavā, bet, nu, ja viņš būtu apgriezies un aizbraucis pretējā virzienā momentāli, tad tā aņa gos nedarīt neko. Jā, nesaprata pirmo mājienu. Nu tā. Nu tā kā tad īsumā, kā saka, no Murmustienes mednieku skatu punkta uz dzīvo dabu. Jā, milzīgs paldies, ļoti interesanti. Nu jā, prieks bija, jā, es no sākuma domāju, tā šaubījos kaut ko tur varēšu pastāstīt, bet ļoti patīkami forši parunāties. Nu tā, lai visiem ir noderīgi, un pats galvenais, kā saka, visu vispirms izdomāt arī atrašanos mežā, ko ņemt līdzi, ja? Kā mežā ieiet un kā no meža iziet ārā, un arī mans ieteikums ir tāds, tur, kur daudz lāču, pagaidām tu, neviens seņotājs nav cietis varbūt, ja, bet labāk ir vienmēr par to padomāt, paņemt līdz aerosolu, un tad būs viss kārtībā. Nu tā Jā, un atgādināsim. Jā, tie aerosoli arī vēl ir arī pārnaģu atbaidītāji, arī tāpat ar specifisko kaut kādu plēsējas maku, arī tāda ir. Bet, nu, cik man zināms Latvijā, es saku, nu, bīstamākais ir alnis, jā, bet tur ir ļoti vienkārši tā filozofija, aņu mazuļi un pārējiem, man liekas, ka tāda problēma nav. Klausītājiem atgādināsim arī par to, ka Varakļānu pilī var apskatīties izstādi ar meža dzīvniekiem, pastīties, cik liels ir lācis, ādiņu apskatīties vilka torsu, un kad varētu būt arī pilnais vilks apskatē. Jā, jāskatās droši vien kaut kad
pa nedēļas vidus aizbraukšu, centīšos noteikti. Līdz 26. oktobrim ir izstāde, līdz tam laikam tad tas mans lielais uzdevums ir aizvest un parādīt, jā. Jā, ar bērniem mēs bijām, ļoti patika, aptaustīja, apskatījās un arī patika tās figūras, kad tā kā kustībā un tā kā lec pakaļ un tā kā mēģina noķert. Un tad iztaujājām, kur ir cauna, kur ir kas. Tādus dzīvniekus, ko varētu sastapt. Un, jā, milzīgs paldies par to darbu un milzīgs paldies par sarunu interesanto.